Hei, labrīt, Jāņu rītā. Mans vārds ir Gunita Lagzīte-Kroderēna, un šodien mēs tiekamies jau 62. rubrikas Darīt ir radīt. Ne jau šī nav serija. Šoreiz es vēlos atskaitīties par to, kā man iet ar meditācijām un ko es sapratu par tām. Nu jau ir gandrīz 2 mēneši, kopš es katru vakaru pirms miega meditēju. Pa šo laiku pašā sākumā esmu izlaidusi tikai pāris reizes, kad aizmirsās. Bet man bija brīnišķīgs draudziņš Līga. Sveiciens viņai vakardienas svētkos, kura arī gribēja vakaros meditēt, un tad mēs viena otru uzmanījām, atgādinājām, vai tu jau pameditēji. Un tas ļoti mobilizēja man cilvēkam ar teicamnieku sindromu. Gribējās būt tai, kuru neaizmirst, kuru atceras un atgādina. Tāpēc, un šobrīd, tad, kad ir pagājuši jau nepilni 2 mēneši, tas ir ieviesies jau kā ieradums. Man nesagādā absolūti nekādas problēmas vakarā atcerēties par to, ka ir jāpameditē. Bet ko es sapratu pašā sākumā, kā man der vadītās meditācijas. Proti, man vajag, lai kāds man saka priekšā, kas ir jādara. Tagad elpojam, atslābinām rokas, kājas un tā tālāk. Tagad tur iztēlojamies to. Un tādā veidā, jo tad, kad es palieku klusumā ar savām domām, tad patiesi savaldīt viņas vēl neprotu. Tā kā viss vēl priekšā. Tātad pirmais, ko es sapratu, ka man vajag vadītās, man patīk, ka skan fonā nomierinoša mūzika. Un iesākumā tās tiešām nav vajadzīgas daudz minūtes. Tās meditācijas, ko es izmantoju, ir Hilarions Vinks Šnukas taro meditācijas. Un tās ir apmēram plus-minus 10 minūšu garas, nu tad tik man arī pietiek. Bet es domāju, ka es noteikti pagarināšu un turpināšu šo ieradumu. Tā kā sakiet, kā jums veicās ar savu ieradumu papildināšanu, un gaidīšu ziņu. Un tiekamies jau citu reizi. Čau!